Pagājušā gada rudenī pamanīju, ka tiek tukšotas ziedu kastes, kas tiek liktas tieši uz laternām. Par to arī būs sižets. Izbraukšu cauri Jūrmalai, apskatīšos, kur redzējām traktoriņš ar piekabīti. Tiek visi ziedi no kastēm ņemti ārā un izmesti. Jā, savu dzīves ciklu tie ir nokalpojuši, bet jautājums ir, kāpēc arī šis video sižets, mēs pat teiktu, izbrauciens cauri visai Jūrmalai, lai saskaitītu tādas acīm redzamās šīs te ziedu kastes uz laternām, saprastu, cik viņas ir daudz, kur ir 20. Un arī, lai saprastu to, cik lielā mērā gan trūsls, gan sproģe liederīgi izmanto jūrmalnieku nodokļu maksātāju naudu, uzturot šīs te kastes, jo ir jāsaprot, ka pirmkārt tās kastes tiek skrūvētas pie šīm te laternām. Kā kuru gadu šeit viņas arī ziemo uz tām laternām, bet mēs nezinām pēc līguma, kādi darbi šeit ir iekļauti. Kas noteikti līguma darbos ir iekļauts, ir tas, ka šīs te kastes tiek vairāk vasarā piepildītas un stādītas. Ja? Tātad šī ziedi jau ir JLD, kas ir bulduros, atrodas lielajos pavasaros, jau lielajās siltumnīcās, tiek gatavoti stādīšanai visai Jūrmalas pilsētai. Un tikko es pamanīju, ka es uz dzintaru gaisa pārvadu saskaitīju tikai vienā pusē. Gaismas stabus līdz ar to pārskaitīšu, cik vēl sanāk, kur kreisajā pusē arī ir. Tas jau būs tā kā ieskaitīts kā atpakaļ ceļš, jo es tur paliku pie kaut kādiem 320 puķu šīm te kastēm. Lūk, piemēram, tilts. Jā, tilts varētu būt kā reiz un tilti un gaisa pārvadi, kur šos te ziedu kastes izvietot, kur ir 60. numuriņš. Bet šis te skaistums ir jāsaprot, ka viņš maksā. Tātad mēs jau viņus audzējām, iestādījām, un tad zināmā regularitātē brauc traktors, katrs jūrmalnieks to zina, brauc traktors ar cisternu un tiek laistītas šīs te kastes, ne jau vienkārši ar ūdeni, bet ar speciāli šīm te vielām, lai pēc iespējas labāk un vairāk zied. Un katrs pats jau izvērtē, jā, smuki, bet tās kastes man šobrīd sanāk aptuveni ap 400. Mēģināju pirms dažiem gadiem dabūt kaut kādus apsaimniekošanas izdevumus šai programmai. Diemžēl man neizdevās iegūt atbildi no Jūrmalas domas. Pamēģināsim pa kaut kādiem citiem ceļiem to dabūt. Bet iespējams viņi paši pat nezin, jo JLD ir daudzgadīgi iepirkumi, visi pārciņi, skvēriņi šeit pie domas, visas puķes, kas tur ir, balzamīnas, un tas viss tiek stādīts. To mums dara visu JLD uzņēmums. Te kā reiz būtu otra vieta, kur varētu būt bez gaisa pārvadiem šie te ziedu kastes izvietotas, kur satiekās abas galvenās plūsmas. Un, teiksim, šeit, kā saka, var pastrīdēties. Es uzskatu, ka vispār viengadīgie ziedi pilsētas telpā ir ļoti ekskluzīva lieta. Un tajā pat laikā, kad mums ir nepietiekams ielu apgaismojums, tad līdz šai vietai jau ir 90 šīs te puķu kastes. Un trešā pozīcija tad ir novākšana, kas arī, protams, veido savas izmaksas un ļoti jau gribētos uzzināt, cik šī te viena puķu kaste uz laternas izmaksā jūrmalniekiem gadā. Un te sākās diezgan garš posms vispār bez ziediem, tā kā pats centrs, un kur ir gājēji, tur ziedu ir ļoti maz. Taču viss sākās un mainās, kad mēs iebraucam Kauguros. Kauguros vispār notiek ļoti liels svētks jūrmalnieki. Esat pamanījuši, kad ir Kauguru svētki, skolniekiem parks ir Kauguros, labi, pirms tam gan bija Dzintaros arī, jā, tā kā, labi, uzskatīsim kā abās pusēs, bet kāpēc ir tik liela aktivitāte Kauguros? Kauguros dzīvo zaļo zemnieku sērgas vēlētāji. Pie autobusu pieturas bija tieši 100
ziedu kasti, un tad paskatīsimies, cik mums ir šajā posmā līdz pat, tas sanāk ķemeru aplim, jo te uz katru stābi tas ir uzlikts. Un ja vēl te mēs varam saprast, ka ir cilvēki, veikali, apriti tiešām ar cilvēkiem liela, te pa kreisi vēl ir daži daudzdzīvokļu mājas, bet tagad šīs te posms no šī te krustojuma līdz pat ķemerim, kāpēc te viss ir nosēts ar tām ziedu kastēm? Entās ziedu kastes, kur katra tiek lieta apčubināta, tās ir vienkārši ļoti liels izmaksas un jautājums, ko mēs mēģinām pacelt par pilsētas telpu. Tā ir sakrits, kad Jūrmalā sanāk būt vairāk. Jā, līdz šim posmam no autobusu pieturas Kauguros tātad sanāk jau 60. Ziedu kaste. Tad, vai tiešām tas ir tas, kur būtu jātērē jūrmalnieku līdzekļi? Tik braucam un vēl tās kastes ir. Uzskatu šo par līdzekļu izšķērdēšanu un, 200. kaste, tātad sanāk, ka 100 kastes no Lielupes, kad mēs braucām šeit līdz Kaugurim, 100 tātad bija no Lielupes tilta posmām līdz Dubultiem, un tad atlikušās 100 ir Kauguros. Būs vēl tur viss Kauguri iekšā, Tallinas iela, Raiņa iela, tur arī pilns ar tām kastēm. Bet piemēram, viena no pirmajām lietām, kas Jūrmalā ir negatīvi vērtējumi no satiksmes drošības, kas būtu būtiski, un tad noņemam šīs te kastes un pārliekam naudu par labu Jūrmalas gaismai, jo Strēlnieku prospektā, Dubultu prospektā tas jaunais LED apgaismojums ir nogriezts nepietiekošā līmenī. Tas spilgtums ir par mazu, jo
ja mēs skatāmies pirms kara sākuma, kad nebija šī nosacītā energo krīze, tad spilgtums bija labs, pietiekoši, pareizāk sakot. Taču tagad viņš ir nogriezts pa mazu, un tad liekam mazāk ziedus, bet uzliekam normālu apgaismojumu. Tad tagad izbrauc arī pa dzīvojumiem masīviem. Te varam redzēt, kā augurs, te ir tā iela, kas uz tirgu pagriežās. Vēlāk tur būs vēl paralēlās ielas. Savu, kā saka, vēlētāju priekšā sproģi aiziet. Tikai stādam iekšā. Baigi jau gribētos redzēt, ka Jūrmals domai, taču ir kaut kāds, man liekas, 1 vai 2 opozīcijā palikuši deputāti, ka būtu aktīvāk ar šādiem te piemēriem parādīt, un jums ir pieeja iespēja pieprasīt, deputātu pieprasījumu par šīm te izmaksām, no aizējam, uzzinām, cik ir, teiksim, man sanāk aptuveni, ka ir šīs te 400 ziedu kastes, kuras liek uz laternām no abām pusēm, ja tur ir vēl pentās citu veidu kastes un citi parki, ko JLD dara. Paskatieties to līgumu, tiekat viņam kaut kādā veidā klāt un cik izmaksā vienkārši, ja tā viena kaste, mēs paskatīsimies, gadā izmaksās vairākus 100 eiro, tas būs tāds interesants arguments šobrīd, cik tur var minēt, ja tur 50 eiro, 100 eiro, ja tie būs 400 eiro uz vienu kasti vai 700 eiro, lai gan Jūrmalā varētu būt arī visi 2000. Tas te būtu pārsteigums. Tāpēc gribētu tieši šāda aktivitāte no cilvēkiem, kas pretendē uz vietvaru. Šī gadījumā vienkārši man ir skumji noskatīties uz to, kā tiek izniekot līdzekļi un netiek ieguldīts tur, kur tas būtu vajadzīgs.
Te nobrauc gar Tubultu kultūras kvartālu, te mēs redzam jauno mūzikas skolu. Jaunais Dubultu satiksmes mezgls, kur tika ieguldīts vairāk kā 1 miljons eiro. Te mēs varam redzēt, ka jaunas būvētā šose un stāvlaukums viss ir peļķē, nekāds ūdens nenotek. Un padomājiet, kāpēc es tur uzliku to rimbulīti. Te ir viena vieta, un te tūlīt būs otra vieta. Tas nav saistīts ar šo te video, bet ar to, kā saimnieko Jūrmalā. Portāls iauto.lv piedāvā